Talas teorēma, tas pirmais, kas mums jāapskata, jo tas ir visa pamatā, un Talas teorēma ir tāda, kuru viņa vienkārši tagad ir tieši jāiemācās, jo tas kontroldarbs, kas tagad būs pa līdzīgiem trīsstūriem, tas būs vienīgā vieta, kur atprasīs Talas teorēmu. Vairāk nekur to Talas teorēmu neatprasīs, eksāmenā nebūs jautājums otru par Talas teorēmu, tas viss pēc tam būs tikai līdzīgie trīsstūri, un tur, kur būs uzdevums, kurus varētu arī atrisināt ar Talas teorēmu, tad viņus varēs atrisināt pa līdzīgiem trīsstūriem. Ja? Tā kā šī ir tāda lieta, kur vienkārši vienreiz viņa ir jāiegūmē uz to kontroldarbu, un tad eksāmenā nebūs galvenais, kas jāturprātā ir līdzīgie trīsstūri, jo līdzīgie trīsstūri 100% būs eksāmenā. Jā, tā kā tā. Sāksim to, ka ar attiecību un proporcionāli nogriežņi. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā, 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu. Un dodamies apakaļ pie video. Tātad, kur mums var būt tātad 2 nogriežņi, jā, un šo nogriežņu attiecība ir tātad 2:3, jā, 2:3, jā, jo mēs redzam, ka ir tāds 2 iedaļas un 3 iedaļas, un mēs to attiecību redzam, un tad, ja mums būtu tātad vēl viens pārīts ar šādiem nogriežņiem, jā, tātad nogriežņiem, tad šos nogriežņus mēs sauc par proporcionāliem nogriežņiem, bet, tas ir tā, tas nav tā vai tā kā svarīgi, galvenais, ka tās attiecības var aprēķināt, jā. Priekš tam jau mums arī bija, priekš tam mēs arī skatījāmies vienādojumus, kā rēķināt ar proporcijām, jā, tas bija vienādojumi pēdējās vidējās klases. Jā, proporcijas. Jā, vienādojumos mēs arī proporcijas reiķinājām. Tā arī tas noderēs. Tātad tā teorēma ir pavisam tāda. Tātad, ja mums ir šīs taisnes, kuras krustojās, un ja mums ir uz vienas taisnes atlikti šādi te vienādi nogriežņi, mēs novākam paralēlas taisnes šādi te, tad tas nozīmē, ka šie nogriežņi arī savā starpā ir proporcionāli. Nu, ne proporcionāli, bet vienādi. Tātad, ja mēs varētu salikt tam burtus, jā, tas sanāk, ja tātad taisne AD ir paralēla taisnē BE un paralēla taisnē CF, un, ja, kas ir svarīgi, un, ja, OA ir vienāds ar AB, vienāds ar BC, ja, tad arī, ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt, jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. OD, ja vienāds ar D, E, vienāds ar EF. Šādi te. Tā ir tā Talas teorēma in the nutshell, bet ko tas nozīmē, ka tādās kā paralēlas taisnes sadalešot, tā kā arī to otro nogriezni, tādā pašā attiecībā kā apakšējo. Ja, un no kurienes tas un ko tas mums dod? Mums ir šādas te 2 taisnes, te, piemēram, attālums ir 2 cm, te ir 3 cm, un pateic, ka šitas, piemēram, ir attālums 9 cm, un cik tad ir šitas? Tā ir vienkārši proporcija, te mēs varam ielikt x, ja, un tas tāda attiecība, kāda ir apakšā, tāda jābūt ir augšā, ja, šādi, vai x pret 9, vai arī to var skatīties tāda, kur tā arī rakstīt, kur x dalīts ar 2 ir tas pats, kas 9 dalīts 3, ja, 9 dalīts 3, šādi te. Tad, kā mēs atrasinājām šādus te vienādojumus, bija izmantojot šo te krusta paņēmienu, ka mēs reizinām krustā, x reiz 3 vienāds 2 reiz 9, 3x ir vienāds ar 18, izdalām to skaitli, kas ir pie x, mēs domājam, x ir un 18 dalīts 3 ir 6. Ja, un šādi mēs izmantojam tās proporcijas, varam rēķināt šos te dažādus nogrieznīšus. Ja paņemsim vēl vienu piemēru, šoreiz paņemsim sarežģītāku, kur mums būs pateikts, ka te mums būs attiecība, piemēram, te mums būs 4 cm un 5 cm, un te būs pateikts, ka būs pateikts, ka OD, nevis tā kā OC vai CD ir kaut kāds skaitlis, bet OD ir kaut kāds skaitlis. Ja, un pateikts, piemēram, ka OD ir, izdomāsim, 27 cm, ja, piemēram. Un tad mums jāprēķina, cik ir OC un cik ir CD. Un tad mēs noteikti vienu gribētu apzīmēt ar x, un tā kā ja viens ir x, tad otrs būtu tātad pilnīgi loģiski 27 mīnus x. Nu, un tas ir atkal tas vienādojums sastādīšana līdzīgi kā bija tajos tekstu uzdevumos, kur mums bija dota summa no sākuma. Ja, tas sanāk, ka x pret 4 būtu tas pats, kas 27 mīnus x dalīts ar 5, un mēs nepanikojam, ka te ir kaut kāda random izteiksme augšā. Viss, ko mēs darām, ir, vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Paliekam pie plāna, reizinām krustā, tāpēc, ka tās ir proporcijas, 4 reiz 27 mīnus x, tad atveram vaļā iekavas, jā, tad 5x, un tad ir 4 reiz 27 ir 108, un 4 reiz mīnus x būtu mīnus 4. Okay? Tad burti uz vienu pusi, skaidrs uz otru pusi, tātad mīnus 4 jāpārnes uz šejieni, tātad, ja labajā pusē tas bija mīnus 4, tad pārnesot tas būs plus 4, 5x plus 4 ir 108, sanāk, ka 9x ir 108, tas sanāk, ka x mums būs 12, x ir sanāk mums 12, ja, jo, izdalām to skaitli, kas pie x, un x sanāk, ka 12, ja, tātad mēs aprēķinājām, ja, tātad, un x mums ir OC, ja mēs varētu aprēķināt CD 27 mīnus x, kas būtu 27 mīnus 12, kas būtu 15. Ja? Un šādi mēs neaizmirstam, protams, mērvienības centimetri. Šādi ir tas tā kā pamats Talas teorēmai.
teorēmai, ja, un tad rekur 8,5 minūtēs, tad mēs runājām. Jā, bišķi par attiecību proporcionāli nogriežņiem, tas ir tā, un tā formāli jāatstāst, bet, jā, tad svarīgākais tas, ka mums ir šī Talesa teorēma, kas būtībā nozīmē, ja mums ir šis te leņķis, un tātad mēs sadalām šajos te vienādos gabaliņos vienu malu un novelkam paralēlas taisnes, tad arī otrs tie gabaliņi būs savā starpā vienādi, ja. Un ko tas mums dod, ir tas, ka rekurjā leņķi krusto paralēlas taisnes, tad viņi sadalās proporcionāli tie nogriežņi, viņi sadalās proporcionāli, un tad izmantojot tās zināšanas, ko mēs iemācījāmies 7. klasē, kā rēķināt proporcijas, mēs varam daudz ko izrēķināt, jā, diezgan daudz ko izrēķināt.